Žogu fabrika var apžogot Latviju apmēram 1 gadu laikā ar saviem ražošanas apjomiem, bet mēs pie tā neapstāsimies. Nē, šis nebūs stāsts par Latvijas nožogošanu gaidot bēgļu plūsmu, bet par žogiem gan. Pareizāk gan būtu teikt par 2 vīriem – Gintu Švalkovski un Dmitriju Gorņevu, kuri 6 gadu laikā uzņēmumu Žogu fabrika no nekā padarījuši par vadošo žogu ražotāju Baltijā. Sākām divatā, sēdējām pie viena galda. Pie viena galda sēdēja Dmitrijs, es, sēdēja sekretāre un sēdēja pirmais, teiksim tā, brigadieris. Visi bijām mazā telpā pie viena galda. Un tajā pašā kabinetā arī atradās instrumenti, betona maisītājs, cementa tačka un tā tālāk. Žogu fabrikā pats sākums bija tieši, ka mēs sniedzām pakalpojumus žogu montāžā. Respektīvi, mums bija savi instrumenti, ko mēs patīrējām ar savu pirmo naudu. Un kaut kādā momentā mēs sapratām, ka mēs vairs nevaram tikai montēt, mums ir jāiet ceļš tālāk. Un mēs sākām strādāt ar žogu piegādātājiem no Eiropas valstīm. Tā uzticība nebija viegla, lai mēs viņu iegūtu. Sākām ar vienu, otro, tad nāca atsauksmes, kad ar žogu fabriku var strādāt. Un kaut kādā momentā arī sapratām, ka vajag iegādāties pirmo ražošanas iekārtu. Ar tiem rietumiem ir tā, ka viņiem tas pasūtījums 1 fūra nedēļā vai 2 fūras mēnesī. Viņiem tas ir ļoti mazs pasūtījums. Ja? Ar Āziju pērkam kaķi maisā. Nezinām, kas atnāks. 100% priekšapmaksa. Tad sapratām, ka vajag kaut ko šeit Latvijā veidot, ka nav labs piedāvājums arī klientiem. Tas īsti nepatika, tā kā vajag gaidīt 2-3 nedēļas no rietumiem, lai atnāk krava. No Āzijas viņi nāk 2 mēneši, un tad mēs sapratām, ka tas vidusceļš ir šeit, ka viņam jābūt tepat mājās ir. Tas stāsts bija ražošanas iekārtai. Pirmā iegāde bija diezgan interesants. Sākumā tika vinēts viens liels konkurss. Un veidojot pieprasījumu šim konkursam, lai mēs dabūtu to konkrēto žogu, mēs sapratām, ka mēs tā kā netiekam tajā cenā iekšā. Un mēs nonācām pie secinājuma, ka ir vērts atvilkt pirmo iekārtu ražošanas un šo pasūtījumu pašiem realizēt. Un realizējām viņu diezgan veiksmīgi pat ar peļņu. Ja? Tā bija tas pirmais stāsts, kā tā pirmā iekārta parādījās. Tas bija avantūrisks gājiens, uz kuru mēs tā kā gājām, un arī nebaidījāmies. Tas patiešām nebaidījāmies, jo mēs ar Dmitriju esam visu laiku divatā, un mēs viens otru, kā es saku, ar plecu pabalstam. Vainu, mēs tā kā izlēmām, kad ejam šo ceļu. Tas bija, ko jau mēs zinājām, tā ir montāža. Ražošana tas bija jauns solis. Jā. Tas ideja tēvs uz ražošanu lielākais ir Dmitrijs. Nebija pārliecības. To nevar noteikti saukt par afēru. Tas bija apzināts solis. Tas bija brīdis, kad mēs sapratām, ka mēs pērkam to, ko paši varam uztaisīt. Un varam uztaisīt labāk nekā ir. Dmitriju jau kopš bērnības interesējuši dažādi tehniski izaicinājumi. Arī šobrīd viņa galvenais vaļasprieks saistīts ar tehnoloģijām. Tā kā laikam ir tikai dabiski, ka tieši Dmitrijs uzņēmās kļūt par ražošanas smadzenēm. Tās nebija grāmatas, tas bija mūžu dzīvo, mūžu mācies. Man pašam tas ir interesanti, man saista tehniskās lietas, jauninājumi, tehnoloģijas. Tas, kopš bērna kājas man ir interesanti, tik uz priekšu, vai gribēt. Ar to ražošanu ir tā, ka
Tas ir nopietns solis. Tas ir tiešām nopietns solis. Ja to izdomā, tad to vajag darīt un atpakaļ ceļa nav jātīstās visu laiku uz priekšu. Ja? Tas ir tāds dzinējspēks, kad tu redzi, ka patiešām tas viss notiekās, ka tas nav kaut kur mēs esam agrāk bijuši taisījuši pieprasījumu uz Eiropu, ka varbūt atnāk žoks, varbūt neatnāk žoks. Šeit ir tie procesi visi šeit pat mājās. Mēs par viņiem atbildam, mēs redzam, kas notiekās šeit, mēs viņus varam kontrolēt tos procesus. Mēs savu uzticamies. Mums pašiem ir interesanti strādāt ar šiem projektiem. Nāk jau klienti pie mums, viņi zina, ko mēs varam izdarīt, uz ko ir žogu fabrika spējīga un ka mēs žogu fabrika ir uzņēmusi. Ja mēs kaut ko apņemamies izdarīt, tad to mēs arī izdaram. Klienti, kas pie mums griežās, bieži vien griežās ar kaut kādu problēmu risinājumu. Kāpēc viņi grib iežogot savu teritoriju, ēku vai privātmājā, vai tā ir ražošana vai kas. Griežās ar problēmu vienam, teiksim, ir apzakta teritorija. Ja? Vienam, piemēram, mazie dzīvnieciņi zog zivis no dīķa ārā, vienam atkal makšķernieki visu laiku kaut kādas zivis copē ārā. Tās problēmas ir dažādākas. Ja? Vienam atkal bomži kaut kāda nepatīk pa teritoriju ložņā. Tad cilvēki griežas pie mums un mēs mēģinām viņu to problēmu no sākuma izzināt, kas ir pa vainu, kas viņam ir noticies. Un tad mēs atkal no žogu fabrikas piedāvājam saviem risinājumu, kā mēs varam atrisināt viņu problēmu. Ejam, pastīsimies, kas te būs. Nav labs vai slikts žogs. Žogs ir žogs, ja? Tas noslēpums ir stieples diametrā, ja? Stieples diametrā, stieples apstrādā, jo vairāk metāls tiek izmantot žogā, jo viņš ir labāks, jā, jo viņš ir izturīgāks, kvalitatīvāks, ilgmūžīgāks, jā. Lai arī eksportam tā nopietni žogu fabrika pievērsusies vien šogad, tā īpatsvars jau sasniedz iespaidīgs apjoms. Kā uzskata Gins, tie, acīm redzam, ir līdzinējā darba augļi. Ne par velti pie mums griežās vieni no lielākajiem Eiropas ražotājiem, veido pieprasījumus. Mēs viņus arī varam apstrādāt, izpildīt. Mēs vairs neesam uzņēmums, kas taisa kaut ko maziņu. Mēs jau reāli taisam daudz, ļoti daudz. Mūsu klātbūtni jūt ražotāji citās valstīs. Viņi jūt, ka viņi kaut ko diemžēl pazaudē. Jā, kāds pazaudē, kāds atrod. Bet tā jau ir realitāte, tā ir ikdiena, ka mēs jau esam to izdarījuši, un mēs darām vēl vairāk, un mēs darām vēl labāk. Mēs mēģinām veidot Latvijas tēlu. Labā ziņā. Tiešām labā ziņā, tiešām, ka mēs esam labs uzņēmums, kvalitatīvs uzņēmums, un mēs mēģināsim pacelt mūsu tās vērtības uz augšu. Latvija tiešām var saražot nevis vienkārši labus žogus, bet viens no labākajiem. Mēs būsim pirmie Eiropā. Uz to ir jātiecās. Mēs katrā gadījumā neapstāsimies tur, kur mēs esam tagad. Tie ir jauni mērķi, tā ir jauna vīzija, tā ir to, uz kuriem mēs gribam tiekties. Ja Gins sev izvirzīs kādu mērķi, tad visdrīzāk to arī sasniegs, saka viņa pazinēji. Te noteikti nemazu lomu spēlējis dienests Latvijas bruņotajos spēkos, kur nopelnīt arī pirmā nauda. Savulaik esmu dienējis armijā 3 gadi. Esmu bijis arī Bosnijā par mieru uzturētāju. Un tā arī bija tā pirmā mana naudiņa, ko es nopelnīju. Pirmā lielākā nauda armijā, pirmā tāda taustāmā, tā ir mana. Es esmu tik nopelnījis un es viņu ļoti cienīju. Un es pie viņas mēģināju pieturēties un arī dubultot viņu vajadzēja. Sapratu, ka vajag veikt kaut kādu uzņēmējdarbību. Ka tā nauda jāiegulda ir biznesā, lai netiktu viņa notriekta. Ja? Šobrīd Gins bruņotajiem spēkiem saka paldies ne tikai par pirmo nopietno naudu savā mūžā, bet arī par īpašībām, ko armija ieaudzinājusi un kas šobrīd lieti noder vadot savu uzņēmumu.
Tā ir disciplīna, kas ir vajadzīgs, teiksim, gan ar montāžnieku brigādēm, ja, gan ar ražošanas cilvēkiem. Tas ir ar ofisā cilvēkiem, no kuriem vajag prasīt, lai būtu kārtība. No militāristiem vēl tas mērķu sasniegšana. Ja. Katrā ziņā savu mērķu ambiciozitāti šeit neviens neslēdz. Un uz to abi līdzvērtīgie žogu fabrikas īpašnieki iet vienotā solī. Nereizes neapšaubot nepieciešamību uzņēmumu peļņu novirzīt tā attīstībai. Par cik mēs esam ražotāji, mēs visu laiku saprotam, kur mums ir jāiegūt nākošā peļņa. Nu jā, mēs esam patiešām uz viena viļņa, un mēs redzam, ka mums patiešām vajag to attīstīt savā rūpnīcā. Mums tas mērķis ir būt tiem pirmajiem, tiem labākajiem. Mēs uz viņu arī ejam uz to mērķi. Tas ir arī mūsu un mūsu uzņēmuma mērķis. Vīzija un misija. Tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt, tas ir tas, par ko mēs vēlamies kļūt. Mēs vēlamies kļūt par ražotājiem, mēs nevēlamies importēt. Mēs vēlamies piedāvāt uz vietas ražotu, labu, kvalitatīvu preci. Tādēļ mēs domājam tiešām ilgtermiņā. Mēs esam investējuši mūsu ražošanā apmēram 600 000. Latvijas uzņēmumu straujo izaugsmi pamanījuši arī svežzemju investori, taču Gins un Dmitrijs ir apņēmības pilni savus grandiozos plānus arī turpmāk īstenot divatā. Mēs esam izskatījuši variantu par investīciju piesaisti no ārpuses, no ārzemju uzņēmuma investora. Un mēs to domu esam atlikuši malā, pamatojot tikai ar to, ka mēs gribam palikt un darīt to savām rokām, neatdodot to, kas mums ir citiem. Jo mēs varam. Divi no laika sākuma, kā esam bijuši, tā arī esam palikuši un arī turpināsim tā palikt. Cik strādājam visu laiku ar Dmitriju kopā, mēs neskatāmies, ko domā apkārt. Mēs ejam savu izvirzīto mērķu uz priekšu, mēs esam nosprauduši un mēs iesim uz priekšu. Pie mums braukuši daudz uzņēmēji, kuriem arī ir kaut kādas ražotnes Eiropā. Un tas baigi interesantais ir īstenībā. Viņi tās rūpnīcas ir pārņēmuši no bērnu bērniem. Viņi turpina tos savus darbus. Tas mans redzējums ir, ka man arī gribētos nodot saviem dēlam.